Labdien visiem! Tagad un vienmēr man svarīgākais ir Latvijas cilvēku labklājība un mūsu valsts drošība. Tā vienmēr ir bijis. Un tā tiešām ir patiesība, un tie nav tikai vārdi, tā ir atbildība. Tā ir bijusi mana, kā valdības vadītājas atbildība, un tā ir atbildība pret katru Latvijas iedzīvotāju. Šobrīd cilvēkiem vairāk kā jebkad ir vajadzīga drošības sajūta. Nevis partiju ķīviņi, nevis amatu dalīšana vai politiska pozicionēšanās. Dronu incidents Latgalē bija pēdējais piliens manā sabiedrības uzticībā aizsardzības ministram Andrim Sprūdam. Nevarēja nereaģēt, ja solījumi netiek pildīti, ir jāpieņem lēmumi, arī smagi lēmumi. Mums Rīgā reizēm ir grūti iedomāties, kādu stresu izjūt cilvēku Latgalē. Kā jūtas ģimenes, kas naktī ierauga, kad ir pienācis kārtējais paziņojums telefonā. Kā jūtas tās mammas vai tēti, kad bērni guļ, bet virs mājām ir neziņa. Kādu atbildības nastu nes arī tie dienesti, kas dodas uz incidentiem austrumu pierobežā. Es to saprotu arī kā māte. Cilvēkiem ir vajadzīga skaidrība, ātra rīcība, pārliecība, ka valsts ir kopā. Mēs skaidri apzināmies, kāda dzīvojam. Krievijas brutālais karš Ukrainā ir mainījis drošības situāciju visā Eiropā. Mēs nevaram izlikties, ka tas mūs neskar. Tieši tāpēc, veidojot šī gada budžetu, mēs visi valdībā pieņēmām ļoti smagus lēmumus. Ministri samazināja savu nozaru izdevumus, meklēja papildus resursus. Mēs to visu kopīgi nolēmām. Mēs pārdalījām finansējumu no citām, lai aizsardzības finansējums sasniegtu gandrīz šos 5% no IKP. Vai tas bija viegli? Vai bija viegli skatīties acīs katram ministram savai nozarei, jo mēs bijām vienojušies, ka aizsardzība ir mūsu prioritāte? Nē, tas nebija viegli. Bet mēs to darījām, jo sapratām, mūsu cilvēku drošība ir pirmajā vietā. Mēs to darījām, lai mūsu bruņotajiem spēkiem varētu droši skatīties acīs. Mēs to darījām, jo zinām, cik liela atbildība šobrīd gulstās uz mūsu armiju, uz mūsu bruņotajiem spēkiem un arī uz mūsu dienestiem. Tāpēc mums ir arī tiesības prasīt rezultātu. Šobrīd politikā nav vietas tukšai runāšanai, nav vietas Mīnhausenas stāstiem, nav vietas solījumiem, kurus nevar novest līdz rezultātam. Mēs neesam tomēr parasta koalīcija mierīgos laikos. Mēs uzņēmāmies visi vadīt valsti brīdī, kad katru dienu ir jāpieņem smagi, sarežģīti un ļoti neatliekami lēmumi. Un šādā laikā nevar slēpties aiz procedūrām un vainot citus. Saņemot atkārtotas sūdzības un redzot situāciju un tādu saspīlētu situāciju aizsardzības ministrijā, es nonācu pie secinājuma, ka Andris Sprūds kā ministrs nedrīkst ieņemt vairs šo amatu. Un tāda ir ministru prezidenta privilēģija vai tiesības tātad arī atbrīvot no amata jebkuru ministru. Drošībai tieši šobrīd vairāk kā jebkad iepriekš ir jābūt profesionāļu rokās. Tāpēc aizsardzības ministra amatam es virzīju profesionālu kandidātu pulkvedi Raivi Melni, jo viņam ir reāla pieredze Ukrainā. Šajā situācijā Latvijas cilvēki ir pelnījuši labāko, ko valsts var piedāvāt. Progresīvo vadība tā vietā, lai kopīgi strādātu pie drošības stiprināšanas, izvēlējās politisku atkāpšanos no atbildības. Un man tas nav pieņemami. Un jaunai vienotībai tas nav pieņemami. Partijas progresīvie politiķi ir uzņēmušies amatus, pienākumus un solījumus, kurus nav spējuši novest līdz rezultātam. Un brīdī, kad rodas kritiska situācija, viņi tos vienkārši noveļ uz citiem. Tas ir politiski nepieņemami. Tā ir politiski nepieņemama rīcība laikā, kad runa ir par mūsu cilvēku drošību. Šie nav mierīgākie laiki. Šī nav tomēr parasta situācija. Latgales iedzīvotājiem nav jādzīvo neziņā politisku spēļu dēļ. Latvijas cilvēku drošība nedrīkst būt atkarīga no partiju ķīviņiem. Es vienmēr esmu atbildīgi izturējusies pret saviem koalīcijas partneriem,
bet, manuprāt, mana atbildība sabiedrības priekšā tomēr ir daudz lielāka. Es vadīju šo valdību, jo cilvēkiem bija vajadzīga stabilitāte. Es turēju kopā ļoti atšķirīgus politiskos spēkus, ZZS un progresīvos, jo es arī sapratu, ka mans uzdevums ir nodrošināt, lai valsts virzās uz priekšu. Un šajā laikā ir izdarīgi patiešām ļoti daudzi svarīgi darbi. Vispirms, protams, mēs palielinājām aizsardzības finansējumu līdz 5% no IKP, mēs palielinājām veselības budžetu un pieteicām karu zāļu reformas rezultātā, lai samazinātu cenas. Mēs nodrošinājām lielāku pensiju indeksāciju, mēs palielinājām māmiņu pabalstu, kas nebija gadiem darīts. Mēs sākām sen jau vajadzīgas pārmaiņas izglītībā, lai mūsu bērniem būtu skaidra nākotne. Mēs strādājam pie līdztiesīga atalgojuma iekšlietu nozarē. Mēs mazinājām administratīvo slogu uzņēmējiem, kā mēs to bijām solījuši un kā viņi arī no mums to sagaidīja. Mēs palīdzējām cilvēkiem ar hipotekāro kredītu procentu maksājumiem, mēs vienkāršojām nodokļus. Mēs arī ieviesām līdz galam hospisa pakalpojumu. Mēs stiprinājām darbu pret vardarbību ģimenē. Un mēs arī mētiecīgi sākām darbu un strādājam pie militārās industrijas attīstības un lielo investīciju piesaists Latvijai, kā tas nekad nebija darīts līdz šim, kad ārlietu dienesti kopā ar Latvijas investīcija aģentūru patiešām strādā ne tikai diplomātiski, bet arī mūsu valsts ekonomisko un tautsaimniecības interešu vārdā. Mans mērķis ir vienmēr bijis skaidrs – valsts attīstība, cilvēku labklājība un drošība, lai mūsu bērni novērtētu savas mājas, savu valsti, Latviju. Partijas un koalīcijas mainās, bet Latvija paliek. Mūsu cilvēki paliek šeit. Šobrīd politiskā greizsirdība un šauras partiju intereses ir ņēmušas virsroku pār atbildību. Redzot spēcīgu profesionālu kandidātu aizsardzības ministra amatam, politiskie tukšrunātāji izvēlējās nevis risinājumu, bet krīzi, valdības krīzi. Tāpēc es paziņoju, ka atkāpjos no ministra prezidenta amata. Tas nav viegls lēmums, bet tas ir godīgs lēmums šajā situācijā. Vienlaikus vēlos informēt, ka šodien esmu atstādinājis no amata arī zemkopības ministru. Es nevaru tolerēt jebkādu aizdomēnu pār valdības locekļiem. Un es gribu pateikt paldies patiešām visiem sadarbības partneriem, arī žurnālistiem, mēdījiem, visiem, kas man uzticējās, arī tiem, kas mani kritizēja. Un paldies arī ministriem, paldies Saeimas frakcijas deputātiem un paldies arī valsts prezidentam par līdzinējo sadarbību. Es atkāpjos, bet es nepadodos un es neaizeju. Solījums, kurus esmu devusi Latvijas cilvēkiem, visiem, ar kuriem mēs kopā Doma laukumā aizstāvējām Eiropas vērtības, es un jaunā vienotība turpināsim pildīt. Mana prioritāte paliek nemainīga – Latvijas drošība, cilvēku labklājība un arī mūsu kopīga valsts nākotne. Paldies jums, paldies par darbu kopā, lai Dievs svētī Latviju. Paldies. Хочу жить. Шансы на выздоровление есть только за границей. Мы обратились в клиники заграничные. Нам сказали, что нам не надо сделать пересадку костного мозга. Но сумма очень большая, она просто огромная. Для нашей семьи она неподъемная. Я прошу вас, помогите, пожалуйста, спасите нашу дочку. Мы хотим, чтобы она жила. Мы просим вас о помощи. Мне нужна снова ваша помощь, ваша безграничная поддержка. Человечек очень хочет жить, хочет бороться и борется за свою жизнь, но у семьи нет больше средств. И нет возможности нигде занять, нет возможности взять кредиты больше. Простите, не могу это видео записать с первого раза, поэтому оно будет нарезано кусками. Женщина очень просит нашей помощи. И вы знаете, если у кого-то из вас есть возможность чем-то помочь, хотя бы хорошим словом, добрым словом, у кого-то есть какая-нибудь копеечка, кто может перечислить, реквизиты будут в описании к видео и комментариях. Если нет такой возможности, вы знаете, что делать. Поделитесь этим видео дальше, чтобы оно дошло до людей, которые могут помочь справиться с этой бедой.
И врачи дают надежду, просто эта надежда платная. И знаете, побороться стоит. Побороться стоит за каждую жизнь. Я знаю, вы будете писать про государство, я все это знаю, я все это понимаю. Но трагедия, она есть такая, какая она есть сейчас. Поэтому, если у вас есть возможность, помогите. Передаю всем привет. Как у вас дела? Все хорошо? Я хочу вам сказку рассказать. Вы знаете, что я очень редко, почти никогда не прошу помощи, но если я это делаю, значит, дело очень серьезное. Итак, нужна наша общая помощь. У девочки очень много разных диагнозов, не буду их перечислять, поэтому мама ищет и просит помощи у людей. И я, как всегда, буду говорить, если у вас есть какая-то возможность хотя бы чем-то помочь, то я буду очень-очень этому благодарна. Ссылка будет в описании к этому видео и в комментариях. Если нет, просто спасибо и хороших слов девочке тоже будет вполне достаточно. И просто поделитесь тогда этим видео дальше. Давайте вместе поможем маленькому ребеночку продолжать улыбаться и продолжать жить полноценной жизнью. Внимание! Остановитесь, пожалуйста, на минуту. Это не просто слова в ленте, это мольба матери, которая каждый день живет с болью в сердце и страхом за своего ребенка. Каждое утро начинается с надежды, а каждый вечер с мыслями о том, успеем ли собрать нужную сумму. Пожалуйста, не проходите мимо. Даже маленькая помощь, один репост может стать огромным шансом на лечение и спасение. Спасибо каждому человеку, который остается рядом и помогает пройти этот тяжелый путь. Пусть ваше добро вернется к вам многократно. Умоляем вас, ради всего святого, помогите. Сегодня Эмилия находится в критическом состоянии. Срочно требуется пересадка костного мозга. Для начала лечения осталось собрать 35 тысяч евро из 130 тысяч евро. Пожалуйста, помогите кто сколько может. Ситуация крайне опасна для жизни девочки. Подарите Эмилии жизнь. Как уже сообщалось, у Эмилии редкая форма острого лимфобластного лейкоза, осложненная нейролейкозом. Стандартные протоколы лечения не помогают, а только дают возможность получить временное улучшение, так как у Эмилии постоянно возникали новые рецидивы. Лечение сейчас не помогает. По результатам обследования и оценкам врачей единственным правильным вариантом для Эмилии является пересадка костного мозга. Шансы на выздоровление есть только за границей, в Германии. Единственный выход успеть собрать средства и помочь Эмилии сейчас. К сожалению, стоимость лечения для семьи непосильная, 130 тысяч евро, это ее единственный и последний шанс. К сожалению, Эмилии отказывают в помощи все официальные благотворительные организации в Латвии. Фактически характеризуя это тем, что Эмилия по национальности является русской. А с русскими, в том числе и детьми, в Латвии дел иметь не хотят, тем более помогать. К сожалению, из-за национальности и национализма в странах Балтии, Эмилия стремительно движется в сторону смерти. Здоровье девочки сегодня значительно ухудшается. Пожертвование неравнодушных людей – единственный шанс выжить для Эмилии. Спасибо вам за вашу помощь. Пусть хранит вас Господь.